Īslandes vulkāna pelnu radītais hauss Eiropas lidostās licis pārdomāt alternatīvu transporta veidu pieejamību. Eksperti secinājuši, ka esam neglābjami un neatgriezeniski pakļāvuši savas dzīves un ekonomikas aviācijai. Un ja šī nozare apstātos kaut vai uz nedēļu, sekas būtu jūtamas pat gadiem. Plašāk situāciju Latvijā analizē mūsu ekonomikas korespondents Kristaps Petersons. Ja klusa ir lidosta, klusas ir ne tikai kafejnīcas, viesnīcas un restorāni. Tukšas kļūst arī mūsu kabatas. Jāatceras, ka visi starptautiskie skaidras naudas pārvedumi notiek ar aviācijas palīdzību, un no veikalu plauktiem Latvijā pazustu 10 līdz 15% preču. Tāpēc eksperti ne tikai Latvijā sākuši analizēt alternatīvas transporta līdzekļu risinājumus un secinājuši, ka esošā infrastruktūra Eiropā nespētu apkalpot pat pusi no lidmašīnu pasažieriem un kravām. Turklāt gandrīz pilnībā pārtrūktu fiziska saikne starp kontinentiem. Ja pieņemam, ka lidosta Rīga nedēļā apkalpo vidēji 100 000 pasažieru, gandrīz 50 maršrutos, tad šādu daudzumu nespētu apkalpot ne prāmji, ne autobusi un vēl jau mazāk vilcieni. Laika un cenas ziņā mūsu konkurēšanas pozīcija ir ļoti zema. Noteikti nepastāv tāda infrastruktūra, lai apmierinātu šādu pasažieru plūsmu. Es domāju, ka regulārijos maršrutos starp Baltijas valstīm mums ir 3 autobusi, bet uz Varšavu un Rietumu Eiropu 2. Tas arī viss. Autobusu satiksmē kā viens no galvenajiem šķēršļiem ir transporta līdzekļa mazā ietilpība. Ja palielinātu autobusu skaitu, pieaugtu izmaksas un rastos nopietni zaudējumi, ja piepildījums ilgstoši nebūtu tuvu 100%. Piedāvām katastrofālā stāvoklī esot mūsu ceļi. Prāmju satiksme varētu būt perspektīvas risinājums, taču ģeogrāfiskais izvietojums nepiedāvā iespējas operatīvi nokļūt populārākajos maršrutos. Tāpat arī vilcieni, Sliežu ceļi ir novecojuši un ved tikai austrumu virzienā. Dotācijas pasažieru pārvadājumiem pa dzelzceļu šobrīd tiek paredzētas iekšējā tirgū. Tās nedotē starptautiskiem pasažieru pārvadājumiem. Un arī tie pasažieru pārvadājumi, kas mums šobrīd ir uz Maskavu un Pēterburgu, kur daudzi mums pārmet šo augsto cenu iespējams, šeit ir jāatzīmē, ka mūsu teritorija ir tikai trešdaļa no visas šīs distances. Par savā teritorijā esošo cenu mēs jau esam pārskatījuši, to cenu esam samazinājuši pēdējā gada laikā diezgan ievērojami. Tomēr šī cena ir lielā mērā atkarīga arī no tās otras puses. Kā pierādīja traucējuma lidostas Rīga darbībā, cilvēki prot izmantot situācijas un piepelnīties īstajā mirklī, nebaidoties ar savām privātajām automašīnām mērot pat ļoti lielus attālumus. Mums transporta pakalpojums piedāvāja ļoti daudzas firmas, sūtīja gan uz e-pastiem, gan nāca cilvēki reāli uz recepciju, gāja klāt administratoriem un vienkārši jautāja, vai jums nav kaut kādi viesi, kam vajadzīgs transports. Ekonomisti noplāta rokas. Paši esam radījuši tādas ekonomikas, kurās bez aviācijas klātbūtnes vairs neiztikt. Vienīgais risinājums – radīt tādus dzinējus un lidmašīnu korpusus, kam vulkānu izmestie pelni būtu pati mazākā problēma. Kristaps Petersons, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.